Arī olimpiādē bija slīdes, kur tur ir tāda procedūra, kad slīdu ar tādu mašīnīti 6 reizes slidēja ar konkrētu numuru smilšpapīru brauc pāri, lai visiem viņi sabojātu vienādi. Un tas standarta materiāls šim smilšpapīram pakļaujās, un visās slidās apmēram tiek ievilkts vienāda raupjuma virsma tiek sagatavot, un tiek noņemta lieta, ja tur ir kāds izdomājis kaut ko uzlikt virsū, tad tā viela tiek noņemta. Bet bija gadījums, kad amerikāņu slidām šis smilšpapīrs slīdēja pāri. Un tāpēc normāli tas būtu, ja sekot diskvalifikāciju. Tie bija vācu treneri, kas atļāvās nomarķēt slidu ar kreisiem zīmogiem. Tas atkal ir tas pats, kas es jums iedotu naudas zīmi, kas ir varbūt izgatavot kserokopiju. Vienkārši es jums biju parādājis, jums atdodu 100 lats vai 100 eiro, bet jūs otrā rītā paskatāties, saka, Dievs, tas ir viltojums. Ja? Viņi to izpildīja, un viņi pazaudēja cieņu mūsu acīs, un tāpēc varbūt šis vārds Krievija mūsu sabiedrībā, skeletonu sabiedrībā, viņš ir visiem varbūt uz mēles, un visi par to runā, jo nav nevienam garantija, ka tas atkal neatkārtojas, ka tas neatkārtojās varbūt bišķiņ mazākā vai rafinētā līmenī. Jo ir komandas, kur ir vislielākā cieņa, kas es nekad nevaru iedomāties, ka, teiksim, Japānas komanda, kuru vada Kazuhiro Koši, varētu kaut ko šādu atļauties. Pirmkārt, tā ir viņa mentalitāte, un otrs, viņš ir bijis liels sportā, viņš ir bijis pats braucējs, un viņš nekad neko tādu neatļausies. Bet tie paši vācieši, kur viens treneris patiesībā ir rumāns, viņš ir blēdis, otrs treneris ir pieķerts dopinga problēmās, viņš lietojas dopingu, viņš ir izmests no Vācijas komandas par dopingu lietošanu. Ja? Te atkal ir, tā ir cilvēka morāla. Ja? Normālā sabiedrībā tāda cilvēka, kurš ir pieķerts dopingā un pieķerts blēdīšanās, diez vai ņemt savā komandā un viņus izmantot, bet Krievijai viņš izrādījās gana labs. Ja? Japānas komandā viņam neatrastos vieta. Es domāju, arī Lielbritānijas, Šveices, Norvēģijas komandā tādiem cilvēkiem vieta nebūtu, jo viņas jau ir sasmērējušies, viņi ir zaguši.